Iestatījuma sadaļas darbinieku apakšsadaļā var administrēt uzņēmuma darbiniekus. Piemēram, var izveidot jaunu lietotāju, norādot šeit vārdu, e-pastu un viņa tālruni numuru. Kā arī iedot tiesības mainīt savus kompānijas datus šim lietotājiem. Tas nozīmē, ka šis lietotājs arī tad varēs izveidot jaunus uzņēmuma darbiniekus un piešķirt sākotnējo šī lietotāja paroli. Kad lietotājs ir gatavs, iespējams, ka šeit jau ir daudz lietotāju, tad viņus var arī administrators dzēst. Vai arī atkal izveidot jaunu lietotāju. Tad nav nekādu limitu attiecībā, ierobežojumu attiecībā uz to, cik daudz lietotāju var būt vienam uzņēmumam.